Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Šeit tevi Edgars traucē. Rītdien šeit būs country mūzikas festivāls Ogrē, bet šobrīd izskatās, ka darba ir vēl diezgan daudz. Tagad parunāšu par ļoti tādu sašūmējušos tēmu. Pateicoties portālam Delfi LV, diezgan liela jautrība ir sākusies par un ap kanālu Make-up ar Evelīnu. Tagad šis kanāls jau savādāk saucās Evelīna Pārkere. Tad sāksim ar pašu sākumu. Kur ir problēma? Evelīna ievietoja savā YouTube kanālā ļoti emocionālu tādu video, kur stāstīja, labāk iešu tomēr pa asfaltu, savādāk grūti padomāt un bail, ka tūlīt neapgāzīšos. Tādu ļoti ievietoja savā YouTube kanālā tādu diezgan emocionālu video, kur stāstīja par savas dzīves notikumiem un izjūtām pēdējo 3 mēnešu laikā, kad diezgan viņai stipri iespaidoja dažādu cilvēku rīcība, tieši laikam varam klasificēt kā heiteru. Ka tur viņai pateica, ka Evelīna, kāpēc tu esi bez make-up, un kaut kādas muļķības tādā garā tur. Un vēl stāstīja arī to, ka viņai esot problēmas kopā ar draugiem, parādīties publiskās vietās, un vispār ir problēmas parādīties publiskās vietās dēļ visādiem selfijiem un visiem citiem brīnumiem. Ok, nu labi, un viņa saprota, ka nebija rēķinājusies, ka būs tāda uzmanība pievērsta viņai. Bet es teikšu tā, Evelīna, turies, tas ir pupu mizas pa lielam. Jo saprotiet, kas darās Krievu YouTube'ā. Tāda jautrība, ka tik turies. Nu, pa lielam, manuprāt, nekāda liela problēma nav. Nu, gadās emocionāli. Cilvēkam uznāca, cilvēks ievietoja video un viss ok. Blogeris ir tāds, viņš var ievietot video un pēc tam jau saprata Evelīna, ka tomēr viņai nepatīk šis video, viņa vēlas viņu izdzēst, un tā arī viņa izdarīja. Viss jau būtu labi, bet jaukais portāls Delfi LV. Man liekas, tas ir viens no jaukākajiem portāliem, kurš vispār var būt. Un interesantākais ir tas, ka es esmu savā dzīvē redzējis cilvēkus, kas salasās šādus rakstiņus, un viņiem šeku un labi vēl paskatās viena video. Un kur viss skaidrs par Latvijas youtuberiem. Un pirms kāda laika man sanāca diezgan daudz diskutēt ar vienu paziņu. Nesaukšu viņu vārdā, varbūt pēc tam jautrība sāksies, tāpēc labāk nesaukšu. Šī paziņa bija vai nu paskatījusies šo Delfi LV rakstu, vai arī bija paskatījusies tikai vienu YouTube video un secinājusi, ka make-up ar Evelīnu nemāk uzklāt make-upu kaut kā tur greizi. Nu, varbūt bija kaut kāda kļūdiņa, bet dēļ viena video uzreiz jau pārvelk milzīgu strīpu pāri visam. Krievijā manīšanās savos videoblogos ir tik ļoti attīstīta, ka vienkārši tur mānās uz velna paraušanu. Un beigās sanāk tā, ja kāds cilvēks pat saka patiesību, viņam jau vairs uzreiz pēc standarta jau vairs neticēs, domās, ka viņš atkal izdomājis kaut kādus brīnumus. Tāpēc nedaudz man jau no tās Krievu YouTube būšanas pielipa arī tā, kā domāju, viņa tur sadomāja visādus prikolus un tā. Bet es pēc tam paskatījos tiešām, vai ļoti augstā aktieru līmenis, vai arī ļoti augsts aktieru meistarības līmenis, vai arī tiešām cilvēciņam rūp tā lieta un rūp tā problēma, un tiešām mērs bija pilns. Reiz man sanāca tikties Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes kaut kādā auditorijā. Tur bija kaut kāds vakars ar vienu Krievu YouTuberi, Stasu Davidovu, kurš ir tā kā galvenā seja šovam
un kanālam This is Хорошо. Viņš tur stāstīja, kā viņam tur gāja ar savu kanālu. Stāstīja arī par heiteriem, ka viņam diezgan jautri esot gājis, ka meitenes kaut kādas esot viņu iespundējušas vai sazin, ko mēģinājušas izdarīt kāpņu telpā. Tas, laikam, bija pats trakākais gadījums, bet tas pirms kaut kāda laika. Iespējams, tagad jau varētu būt bijis daudz jautrāk. Kāpēc es pieminēju Stasu Davidovu? Tāpēc, ka vienā brīdī viņš uzdeva tādu jautājumu. Kurš no jums skatās portālu Delfi LV, apmeklē un raksta komentārus? Un viņam bija tieši tāda paša problēma, kā make-up ar Evelīnu, ka komentāri vienkārši drausmīgi un raksti arī īpaši neatpaliek. Tā ir kaut kāda, laikam, kopīga Delfi LV tendence vai arī vadlīnijas, ko viņi piekopj. Tad neliels šī visa video kopsavilkums. Delfi LV pilnīgi aptrakuši, pilnīgi, tur galīgi, tur kaut kādi vēl viņiem vajag pilnai laimei kaut kādus reptiloīdus salikt tur un viss būs pilnīgi kārtībā. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par skatījumu, uz drīzu tikšanos!